Sveicināti! Šodien dosimies ceļojumā uz 2025. gadu, lai ielūkotos luksusa pasaulē, kas patiešām interesē turīgos patērētājus. Aizmirstiet vecos priekšstatus. Luksusa tirgus mainās ātrāk nekā jebkad agrāk. Tagad īsta greznība nozīmē piedzīvot kaut ko unikālu un neatkārtojamu. Pavadīt laiku ekskluzīvās vietās, kas pieejamas tikai īpaši izvēlētiem, vai pieņemt videi draudzīgus lēmumus. Tādas ir jaunās luksusa vērtības. Šajā video mēs atklāsim pārsteidzošas 2025. gada luksusa tendences, kas pārsteigs pat visprasīgākos. Skatieties līdz galam! Vairāk informācijas atradīsiet šī video aprakstā. Iedomājieties, luksusa prece, kas radīta tikai jums, vienīgā visā pasaulē. Dārgos restorānos visi nesā vienādus, dārgus pulksteņus. Skaisti, vai ne? Bet vai tas tiešām atspoguļo jūsu personību? Vai tas izceļ jūsu stilu? Vai nejūtat, ka īstās luksusa vērtības ir pazudušas? Turīgi cilvēki vēlas kaut ko īpašu, atšķirīgu, kaut ko tādu, kas ļautu viņiem izpausties. Viņiem svarīgi ir iegūt kaut ko unikālu, kaut ko tādu, ar ko lepoties. Pasaulē, kur visi cenšas izskatīties vienādi, viņi vēlas parādīt savu īsto es. Entroženam gadā ar augstu cenu vien vairs nepietiks. Laiks, kad cena bija noteicošais faktors, ir pagājis. Tagad pieprasītas ir retas unikālas lietas, kas radītas pēc individuāla pasūtījuma. Tās nav tikai lietas, tās ir status un izsmalcinātas gaumes apliecinājums. Šo tendenci veicina zīmoli, kas saprot unikalitātes un personalizācijas nozīmi. Piemēram, Rolex. Viņu pulksteņi ir īsti mākslas darbi, kas radīti tiem, kuri alkst pēc labākā. Dior Haute Couture piedāvā ne tikai apģērbu, bet gan unikālu pieredzi katram klientam. Hermes savas jaunākās kolekcijas prezentē tikai īpaši izvēlētiem VIP klientiem, radot ekskluzivitātes auru. Mūsdienu luksusa būtība nav tikai iepirkšanās, tā ir mantojuma veidošana. Tā ir vērtību nodošana no paudzes paudzē. Tās ir ne tikai lietas, bet gan stāsti un atmiņas, kas atspoguļo īpašnieka personību un pieredzi. Zīmoli, kas piedāvās unikalitāti, retumu un personalizāciju, valdīs luksusa tirgu. Viņi nepārdod tikai lietas, viņi rada neaizmirstamas atmiņas. Svarīgākais ir ļauties sajūtām un piedzīvot luksusu, kas piepilda sapņus. Ik viens var iegādāties sporta auto vai dizaineru somiņu. Arī jūs to varētu, ja vien pietiktu līdzekļu. Bet vai tā ir īsta greznība? Vai esat kādreiz baudījuši vakariņas zem zvaigznēm uz Vientuļas salas? Jūras šalkoņa, zvaigžņu mirgošana un Mišelina zvaigznes šefpavāra meistardarbi. To nevar nopirkt par naudu, vai ne? Vai arī iztēlojieties, ka varat vērot, kā leģendārā darbnīcā meistars ar aizrautību un precizitāti rada savus šedevrus. Sajust dvēseli, kas ielikta katrā darinājumā. Tā ir pieredze, kas rada apbrīnu par mākslu un meistarību. Tā ir atšķirība starp piederēt un piedzīvot. Luksusa baudīšana nozīmē ļauties emocijām, iepriecināt maņas un radīt neaizmirstamas atmiņas. Mūsdienu patērētāji vēlas kaut ko vairāk nekā tikai lietas. Viņi alkst pēc aizraujošiem ceļojumiem, piedzīvojumiem un stāstiem, kas bagātina dzīvi. Louis Vuitton organizē ekskursijas uz savām darbnīcām VIP klientiem, ļaujot tiem iepazīt iecienītāko produktu tapšanas procesu. Tas nav tikai mārketinga triks, bet gan veids, kā stiprināt saikni starp zīmolu un klientu. Ferrari rīko slēgtus pasākumus autosporta trasē, piedāvājot īpašniekiem iespēju izbaudīt savu spēkratu jaudu. Tā ir privilēģija, kas pieejama tikai retajam. Airbnb loks piedāvā luksusa naktsmītnes nomaļās vietās. Tā ir iespēja atpūsties no ikdienas rutīnas un ļauties klusumam un mieram. Luksusa preču patērētāji nevēlas tikai lietas, viņi vēlas paliekošas atmiņas. Viņi alkst pēc spilgtām emocijām, neaizmirstamiem piedzīvojumiem un dzīves piepildījuma. Zīmoli, kas spēs pielāgoties šai tendencei, pārējai no piederēt uz piedzīvot, iekaros patērētāju sirdis. Piedāvājot unikālas pieredzes, viņi veido spēcīgu saikni un lojalitāti ar saviem klientiem. Videi draudzīgi un ilgtspējīgi luksusa produkti iezīmē jaunas ēras sākumu. Luksusa preces vienmēr ir tikušas radītas, izmantojot visaugstākās kvalitātes materiālus un meistarību. Bet kā būtu, ja luksusu varētu baudīt, vienlaikus rūpējoties par vidi? Luksusa industrija piedzīvo apvērsumu. Šobrīd pieprasījums ir pēc videi draudīgiem
un ilgtspējīgiem luksusa produktiem. Mūsdienu turīgie patērētāji vēlas baudīt luksusu, vienlaikus uzņemoties atbildību par planētas nākotni. Stella McCartney ir ētiskās modes pionieris, kas savos tērpos izmanto tikai videi draudzīgus materiālus. Chanel un Hermes, reaģējot uz ilgtspējīgas patēriņa tendencēm, ir laiduši klajā somas no vegānas ādas. Bugatti ir radījis jaudīgu elektrisko hiperauto, pierādot, ka luksus un ilgtspējība var pastāvēt līdzās. First-gen gadā luksus būs ilgtspējīgs un videi draudzīgs, vien apvienojot skaistumu ar atbildību pret planētu. Digitālā pasaule un metavers. Iepazīstieties ar virtuālā luksusa pasauli, kurā iespējams iegūt to, ko nevar sataustīt. Vai jūs domājat, ka luksus aprobežojas tikai ar taustām lietām? Padomājiet plašāk. Luksus vairs nav tikai materiāls, tā ir pieredze, digitālie īpašumi un pasaule, kas agrāk bija neiedomājama. Digitālajā laikmetā luksus uzplaukst metaversā. Tā ir jauna tendence, kas sapludina robežas starp realitāti un virtuālo pasauli. Katrs pikselis kļūst par mākslas darbu, bet virtuālā pieredze par luksusa baudījumu. Iztēlojieties, ka varat iegādāties virtuālu savrupmāju, nesāt digitālu Rolex pulksteni un apmeklēt modes skātes metaversā, neizejot no mājām. Robežas starp realitāti un virtuālo pasauli kļūst arvien neskaidrāka, radot neierobežotas iespējas luksusa baudīšanai. Balenciaga un Gucci ir digitālās modes celmlauži, piedāvājot apģērbus, kas eksistē tikai digitālajā vidē. Arī tradicionālie zīmoli maina priekšstatus par modi, paplašinot tās robežas. Nike ir laidis klajā NFT kedas, kuru vērtība pārsniedz reālu apavu cenu. Šīs digitālās kedas nav tikai kolekcionējams priekšmets, bet gan veids, kā izpausties virtuālajā vidē. Tag Heuer un Hublot ir apvienojuši tradicionālo meistarību ar digitālajām tehnoloģijām, radot luksusa viedpulksteņus. Tas ir mēģinājums savienot reālo un virtuālo pasauli, padarot luksusa pulksteni par neatņemamu digitālās identitātes sastāvdaļu. Šis ir jauns luksusa ēra. Digitālie īpašumi kļūst tikpat pievilcīgi un vērtīgi kā materiālās lietas, ja ne vēl vērtīgāki. Tā vairs nav tikai īpašuma tiesības, bet gan veids, kā paust savu personību un vērtības digitālajā vidē. Vai varat iztēloties luksusa nākotni? Digitālā revolūcija jau ir sākusies, un virtuālais luksus maina mūsu priekšstatus par vērtību un īpašumtiesībām. Šī ir jauna ēra, kurā luksus turpina attīstīties. Krāšņuma laiks ir pagājis, īsts izsmalcinātājs izvēlas palikt ēnā. Čukst ir spēks. Pasaulē, kur valda logotipi un vēlme izcelties, īsts luksus slēpjas nevis āršķirībās, bet gan kvalitātē. Ir pienācis laiks ieskatīties dziļāk un saskatīt patieso vērtību. Turīgie vairs nemeklē atpazīstamus zīmolus, viņi meklē apslēptus dārgumus. Esten gadā īsts luksus būs noslēpums, kas zināms tikai retajam. Laiks, kad lieli logotipi kalpoja kā statusa simbols, ir pagājis. Strauji popularitāti iegūst nišas zīmoli, kas piedāvā unikālu pieredzi. Viens no šādiem zīmoliem ir Loro Piana. Viņi izmanto tikai visaugstākās kvalitātes kašmiru un valdzina ar savu kvalitāti, nevis āršķirīgiem logotipiem. Viņu produkcija ir dārgāka par Dior somām, un to var atļauties tikai īsti lietpratēji. Richard Milla pulksteņus īpašus padara ne tikai to ekstravagantais dizains, bet arī modernākās tehnoloģijas un unikāli materiāli. Šie pulksteņi ir kā apslēpti dārgakmeņi luksusa pasaulē, kas paredzēti īstiem pulksteņu entuziastiem. Hermes Birkin soma daudziem ir nesasniedzams sapnis. Tās retums un ekskluzivitāte tikai vairo tās vērtību. Tā ir kā investīcija, kas laika gaitā kļūst arvien vērtīgāk. Šiem zīmoliem nav nepieciešama reklāma. Par to reputāciju rūpējas paši klienti, īsti lietpratēji, kas novērtē patieso vērtību. Luksusa tirgus mainās ļoti strauji. Svarīgākais vairs nav tas, kas jums pieder, bet gan tas, ko jūs piedzīvojat, kādas ir jūsu vērtības un kādu stāstu jūs veidojat. Unikalitāte, ilgtspējība, digitālais luksus, nišas zīmoli. Pērnā gadā turīgie patērētāji radikāli mainīs luksusa koncepciju. Nākotnes luksus ir kas tikai nauda. Tā ir patiesa laime, gandarījums, brīvība, pārliecība un iedvesma. Jaunā luksusa pamatā būs apzināta patēriņa izvēle un ilgtspējīgs dzīvesveids. Kādas tendences jūs ieinteresēja visvairāk?
Padalieties savās domās komentāros. Ja jums patika šis video, spiediet patīk. Un, lai nepalaistu garām jaunumus un svarīgākās tendences luksusa pasaulē, abonējiet mūsu kanālu. Abonējiet Luxury Decrypted un iepazīstiet luksusa pasauli vēl labāk. Uz tikšanos, lai jūsu dzīve ir piepildīta ar luksusu un inovācijām!